Pēdējā koncertā ierindojusies 3. vietā, no pārējiem dalībniekiem saņēmusi labu novērtējumu. Anna tomēr nevar rimties. Studenti jau pieraduši, ka meitene ik pa laikam pavisam negaidot izplūst asarās. Vakarā viņa sāka raudāt izbalsošanas tiešraides laikā. Kas ir? Es nevaru Anna dribas. Jeb dribas. Kas tev ir? Kas notika? Cik kvadru? Te reāli, es saku, te iet ciet. Šorīt, atgriezusies no vingrošanas un ielūkojusies leduskapī, Anna atkal sāka birdināt asaras. Manā sirds vienkārši plosas, no tā. Anna, kas ir? Cik var? Saņemies. Man var palīdzēt? Vīrietis. Baiba, Guntars Račs vai neviens cits. Ļoti bēdīgi, ka es pati sev nevaru palīdzēt. Tāpēc es raudu. Šodien ir otrdiena. Vismaz ir vienai dziesmai ir ierakstīts no Kaukās gūsteknes piesņa про медведя, где-то на белом свете. Tā dziesma. Ir ierakstīta fonogramma, ir vārdi, bet mēs pat netiekam līdz dziedāšanai, tāpēc, ka viņi vienkārši ir sajūta, ka ne, man tā dziesma nav jādzied, man vajag kaut kādu spāņu gabalu vai ko, bet tēma mums ir mammiņdiena, un tā dziesma ir viņas mammas mīļākā dziesma, un tad viņi tā kā nevar saprast, tagad man jāizpatīk sev, jāizpatīk publikai vai jāizpatīk mammai vai kam, respektīvi viņi ir pazaudējusi vispār savu jēgu, kāpēc viņi ir šeit atnākusi un ko viņi vispār dara. Tev viņa piestāv. Un tas, ka tu esi augusi savādāk nekā visi pārējie, tas ir skaidrs. Normāli. Nu un? Tu neesi tīri latvieta, ko tu vari gribēt? Nu un? Ko nu un? Tad dziedi, tu tre, kur ir. Pilnīgi tavām temperamentam. Pusfināls, jā? Es domāju arī par to, kādu tu saproti, Baiba? Saka, jāmaina profesija, jākļūst par psihologu, laikam. Traki, meitenes neizlēmība ir vienkārši pieaugusi tādos apmēros, ka es nespēju vairs palīdzēt. Tev ir ritīgi forši, ka tev ir krievu dziesma. Un tā ir ritīgi pazīstama dziesma. Tev viņa patīk? Reāli nevajag raudāt, Anna. Tiešām. Tas ir pilnīgi nevajadzīgi. Ka es tev saku. Es nodziedāšu. Man tagad vēl kāds bišķiņas sāp. Tas ne pa lāvu. Varbūt, ka vienīgais, kas ir domas, kas ir palikušas, ir domas par sacensību. Tā nav? Jā. Tā ir. Tik uzvarēt, redzēt uz priekšu, un it kā grib jau, tas jau viss kopā. Gribu izpatikt, lai uzvarētu. Sīkā ir palikuši 2 nedēļas. Parādus, ko tu spējīgi. Paņems pilveni. Un vienkārši. Vienreiz, 2 reizes. Iesacot 2 reizes. Un tad sapratīsi, ka viss. Es esmu gatava iznīcināt skatuvi. Un tu uzies virsū un nodziedās lāču kostīmā to dziesmu. Da labi, vienalga kā. Bet tev nevajag iespringt. Tev taču balso skatītāji un tev ir atbildība, tev nevajag raudāt. Man ne? Nevajag šis raudāt, tas ir pilnīgi pēdējais, kas vajadzīgs. Uz Okartas akadēmijas es zināt, ko izdarīšu? Nopirks putniņu. Nē. Nepirks putniņu? Ko? Psihotreningu. Hihi. Pie psihoterapeitēs iešu.